kalpo kādam, lai viņš pietuvina, bet viņi kalpo kādam, uzskatot, ka šīs, kam viņi kalpo, viņš jau arī ir tas, kas dod viņam labumu. Viņi negaida nekādu pietuvināšanu. Viņi tikai dara to tādēļ, ka viņi uzskata, ka tas ir pats Dievs. Tas ir tas, kurš dod man labumu. Tas, kas paglāb mani no ļaunuma. Tas, kas mani izārstēs. Cik ir daudz šamaņu, cik ir daudz visādas tradīcijas un kultūras, kurās sadarbojas ar šaitāniem, dēmoniem, lai ārstētu cilvēkus. Protams, tie džīni, viņi prasa no viņiem kaut ko, un pats lielākais, ko viņi prasa, un tas ir tas, ko viņi prasa vienmēr, tas ir kalpot viņiem, izdarīt kaut ko, kas ir atļauts darīt to tikai Dievam, viņi prasa izdarīt to mums. Un tad šaitāns un dēmoni viņi nāk palīgā. Protams, viņam Dievs ir devis spējas, teiksim, izārstēt kaut kādas slimības, taču viņš ir aizliedzis tādā veidā ārstēties. Un šī ir daudzdievība. Arī cilvēku tradīcijas, cik daudz ir cilvēkiem tradīcijas, kuras pasaka viņam, kas viņam ir jādara. Piemēram, nevienam nav šaubu, ka, teiksim, kādai reliģija nepiekristu cilvēks, alkohols aizliegts. Bet šeit Latvijā ir tāda tradīcija jāņem. Un cilvēki izvēlas, tā tradīcija man pasaka, ka tajā dienā es kā īsts latvietis dzeršu alu. Un man tā jādara, jo no manis to prasa tradīcija. Bet tādā gadījumā, lai viņš uzdod savu jautājumu, Dievs no tevis neko šajā jautājumā neprasa. Neprasa, un tāpēc šīs cilvēks izvēloties to, ka tradīcija viņam noteiks kaut ko tādu, par ko Dievs ir aizliedzis, un viņš liks malā Dievu un ņems tradīciju, viņš kalpo savai tradīciju. Un šādi viņš ir pataisījis to tradīciju par Dievu. Nevis viņš to tradīciju dara, lai tuvinātos Dievam, bet viņš pats ir pataisījis par savu Dievu šo tradīciju, un viņš kalpo šai tradīcijai. Tāpēc šī daudzdievība ir smagāka. Trešā lieta, par kuru es runāšu, tas, ka iepriekšējie daudzdievi, kuri bija no sākuma, kuri bija Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laikā, viņi ir kalpojuši svētiem cilvēkiem, viņi ir kalpojuši eņģeļiem, un viņi ir kalpojuši praviešiem un pielūguši viņus. Bet šodienas daudzdievi pielūdz, piemēram, govi. Un govs viņa ir dzīvnieks, kuru radīja Dievs. Un neskatoties uz to, ka govs galva ir daudz lielāka par cilvēku galvu, smadzenes viņai ir daudz mazāk. Taču cilvēki nesaka, ka tas ir Dievs, un tas ir svēts, mums jākalpo tam. Un kā to dara Indijā, cilvēki skrien pakaļ tai govī un mēģina savākt viņas, tas, kas virst no viņas ārā, un savāc to un nes savas mājas un cep un svētītas ēdienas lūdzu ēdiet. Un šādi Allāhs pazemo cilvēkus, kuri kalpo kādam citam. Šādi Allāhs pazemo tos daudzdievis, kuri izvēlas kalpot kādam citam, izņemot Dievu, kas viņus radīs, līdz pat tādam pazemojumam, ka viņi sāk ēst neprātīgas govs izkārnības. Jā, arī cilvēki uzceļ tātad arī, kā piemērs jau bija minēts, Nuha tautā, cilvēki uzceļ mūsdienās pieminekļus un veids pie tiem pieminekļiem rituālus. Protams, tos visus rituālus viņi izdomā paši, jo neviens pravietis nekad nav pateicis, ka Dievs mani sūtīja tam, lai jūs uzceļat pieminekli man vai kādam citam un kalpotu pie tā pieminekļa man vai kādam citam. Jo praviešu mācība ir viendievība, kā mēs par to runājam iepriekš. Un tāpēc, protams, cilvēki, kad paši izdomā savus kalpošanas veidus, viņi izdomā pieminekli, uzcel to pieminekli, neskatoties uz to, ka šis piemineklis, teiksim, ko viņš attēlo. Tātad, kā mēs teicām, ka iepriekšēji kalpoja praviešiem, sūtņiem, eņģeļiem, labiem, taisniem cilvēkiem, pareiziem.
Mūsdienās uzbūvē pieminekli, uzceļ pieminekli, piemēram, Zaglim. Vai uzcel pieminekli kādam cilvēkam, kas vispār nav ticējis Dievam, vispār attīsts, vai kaut kādam daudzdievam. Uzcel kaut kādam valsts valdniekam, kurš ir bijis Zaglis un kurš apspied savu tautu, uzceļ viņu pieminekli. Un tā ir kalpošana. Šādi viņi kalpo viņam. Vēl ļaunāk, ja viņi nāk pie tā pieminekļa un izdomā kaut kādu rituālu, kuru viņi tur darīs. Un nav obligāti, ka tas rituāls būs kaut kāda upurēšana, vai tas rituāls būs tātad nokrišana līdz zemei, paklamoties. Nē, ja viņi nostājas un dod godu tam piemineklim, tā arī ir kalpošana viņam. Un šādi cilvēki kalpo nešķisteņiem šodien. Neskatoties uz to, ka iepriekšējie arābi daudzdievi ir kalpojuši taisnīgiem cilvēkiem, praviešiem, eņģeļiem un svētiem. Tā ir trešā lieta, kas parāda, ka šodienas daudzdievi ir daudz ļaunāka par to iepriekšējo. Ceturtā lieta, kura mums parādīs to pašu, tas, ka iepriekšējie arābi un iepriekšējie daudzdievi ir kalpojuši saviem objektiem priekos. Viņi ir kalpojuši priekos. Un par to Dievs saka Korānā, stāsts par to, ka šie daudzdievi ir iesēdušies kuģī un devušies pa jūru. Un tajā jūrā nocika vēja brāzmas un nocika tātad pacēlās stiprs vējš un cilvēki ir sākuši lūgt Dievu. Un viņi ir aizmirsuši visu savu saltus, izmetuši un sākuši lūgt Dievu Allahu. Kāpēc? Tāpēc, ka priekos viņi kalpo saviem elkiem un saviem dieviem, taču bēdās viņi kalpo vienam Allahu. Un viņi attīrīja savu ticību. Tie daudzdievi attīrīja savu ticību, Dievs viņus uzklausīja un izglāba. Un stāsta turpinājumā Dievs saka, ka tad, kad viņi atkal ir nokļuvuši uz sauszemes, viņi atkal ķerušies kalpot kādam citam. Tāpēc tas norāda, ka iepriekšie daudzdievi, viņi ir kalpojuši saviem dieviem un pielūguši savus dievus tikai priekos, bet bēdās ir vērsušies pie Allaha. Tas, kas attiec uz šodienas daudzdieviem, tad viņi kalpo saviem objektiem un saviem dieviem gan priekos, gan bēdās. Nav svarīgi. Tad, kad viņam ir jauki, viņi dara savas bēdas, viņi dara savu kalpošanu. Tad, kad viņam notika kaut kas slikts un viņam ir vajadzīga palīdzība, viņi vienalga nevēršas pie Dieva. Viņi vēršas pie talismaniem, viņi vēršas pie astroloģiem, viņi vēršas pie zilniekiem, arī pie praviešiem, pie Marijas, pie Jēza, viņi vēršas pie krusta, bet viņi nevēršas pie Dieva. Tagad es gribētu, lai jūs padomātu par to, kas ir netaisnība. Un kamēr jūs par to padomāsiet, lai katram ienāk galvā, ko viņš ar to domā, par to laiku es minēšu jums vienu piemēru, vienu līdzību. Iedomājieties cilvēku, kas vēlas nopirkt, teiksim, 1 kilogramu graudu. Viņš aiziet uz tirgu. Viņš vēlas nopirkt tur graudus. Un pārdevējs uz vienu svara pusi noliek viņam graudus. Un uz otru pusi viņš noliek puskilogramu bumbiņu. Un saka, šeit tev tas kilograms, ņem un iedod tos graudus puskilogramu. Saka, tas ir kilograms, ņem. Šī ir netaisnība, vai ne? Jo ir pielīdzinājis, šīs pārdevējs ir pielīdzinājis to 1 kilogramu puskilogramu. Pateicis, rekur, tas ir vienāds, ņem, ej. Ja kādam no jums to izdarītu, jūs, protams, pateikt, tā ir netaisnība. Tā ir netaisnība, ne? Vēl ļaunāk un vēl smagāk, ja pārdevējs liktu nevis puskilogramu, bet liktu, teiksim, 100 gramus tur. 100 gramus un uz otru viņš liktu tos 100 gramus graudu un iedot jums šeit jau jūs kilograms ej. Un šeit jūs nepateiktu, ka tā ir netaisnība, jūs pateiktu, ka tā ir mirgāšanās. Cilvēks par jums vienkārši mirgē.